dabas parks, Lamāts pludmalē, nu tāds neliels. Te, kur ir celiņi, pamatīgi izbruģēti. Ar suņiem jāiet obligāti pavadā, kā saka, atjauno ekosistēmas, kas ir šeit saglabāta. Un redz, un cilvēki redz, var tomēr staigāt, skatīties. Uzlikts ir brīdinājuma zīmes, dažas arī pazudušas, bet nu, cilvēki to respektē. Suņi ir piesiet pavadā un ārpus šīm te zonām, tur ir rakstīts, kur tas koks. Sētiņas nedrīkst iet, tas, saprotams, ir taciņa arī. Nu, nav nekas jau te tāds, bet ir interesanti, ka tas ir saglabāts, ka nav viss mājās apbūvēts. Un ir taka, pa kuru var iet un to visu nobaudīt, priecāties, nezinu, pētīt, padomāt par urbanizāciju. Bet jāatzīst, kad ir tā forša. Man ļoti patīk, kad ir tāds dabas parks, pa kuru var staigāt. Nu, ceļš te ir jāuzzīmē, uzbetonēts ne pa jokam, ja. Nu, tā kā, bet tas doma ir tāda, kad ir saglabāta gan daba, gan tā ir pieejama cilvēkam. Un pie paši jūriņas. Un tad tādi koka tiltiņi uztaisīt, lai pludmalē aiziet. Reku šāds te zīmes ir. Te pa suņiem tā nedrīkst, tā drīkst. Un drīkst. Kaut kas arī no aizsargājumiem un informācija. Tur gan jau aiziet reku tālumā jau mājiņas. Tomēr pie jūras gribās dzīvot. Nē, es baigais biologs, bet man liekas, ka Latvijas valsts ceļu grants ceļu malās šitie aug griezdamies. Šitie tādi interesanti. Nu, priekš mums interesanti. Un esmu pietuvojis laikam kaut kam īpaši aizsargājumam, jo nu, tā jau ir nopietnāk sēta riņķi, kas visticamāk ir, lai suņi arī pavadā netiek tur, nu tā kā pilnībā norobežot teritoriju. Bet ir interesanti, reku šitās mazās spriedzes, tur tālāk lielāks spriedzes. Nevarētu teikt, ka te baigi daudz var redzēt šajā galā, kas ir te jau Viehāli kanta zaļumu. Apaļā, kas tad tas? Laistīšanas trubs. Izrādās ir izvilkts. Vai darbojās, to es nezinu, bet dabas parks ir riktīgi vilkuši. Un reku tur vienam ir aplikuši apkārt pat sētiņa augam. Nu labi, šitie baigi pilns meža baloši dūdina visu laiku. Forši, protams, ir tā, ka mājas sākumā var uz kaut kur siltākām zemītēm aizlaisties, bet tēmas, ko es cenšos apskatīt, ir pilsētas telpas pieejamība. Un šeit, kur mēs redzam, ir gan šī dabas bagātība, cenšas saglabāt, pētīt, kā tur bija rakstīts. Un arī mēs, turisti, varam kvalitatīvi pastaigāt, nebojājot, teiksim, neizejot tā zonas, kur negrib. Nu, man liekas, ka šāds divu vienā, īpaši pilsētā, ir labs attīstības variants.